Arī paralēli, lai nav atkal šīs te kustības uz āru. Paceļam un lēžam lejā. Kustība notiek tikai bicepsā un plecos. Ar muguru kustības nedrīkst pieļaut. Augšā un virzam uz augšu. Šeit maksimāli sasprindzinās pleci. Atkal laižam lejā un lejā. Šo kustību mēs atkal izpildam 60 reizes. Pārāk nesteidzamies, jo steidzoties mēs maksimāli nevaram sasprindzināt šos te muskuļus, kas mums ir iesaistīti šajā te vingrinājumā. Kad esam izpildījuši šo te vingrinājumu, ņemam otrādi stvērienu un apsēdīsimies. Jūs apsēžaties, par cik jūs droši vien tālu no gultas neesat tikuši, jo no rīta esat pamodušies. Jūs varat apsēsties turpat uz gultas. Bet mēs izmantosim šīs te platformas, lai parādītu jums nākošo vingrinājumu. Apsēžamies, mugura taisni, nofiksēta stingri. Nūju paceļam sev priekšā krūšu augstumā un no šī stāvokļa mēs ceļam rokas uz augšu. Paceļam lēnām uz augšu, nospriegojam, plecu priekšējā daļa sasprindzinās un laižam lejā. Muguru visu laiku turam taisni. Un ceļam augšā. Skatiens mums ir uz priekšu. Nedrīkst skatīties uz augšu celšanas brīdī. Šeit šī te kustība nedrīkst būt pieļauta. Laižam lejā, skatiens ir uz priekšu. Maksimāli sasprindzinam un laižam lejā. Šo kustību mēs izpildam arī 60 reizes. Un vēl viens svarīgs moments mums ir, lai elkoņi šajā te kustībā ir nedaudz uz priekšu. Lai nav šeit uz aizmuguri, bet ir uz priekšu. Lai maksimāli iesaistās šis te pleca priekšējā daļa. Un ceļam uz augšu, uz leju. Izpildam kustību lēnām, nesteidzoties. Kad esam veikuši šo te kustību 60 reizes, mēs paceļam augšā un nolaižam nūju jau aiz galvas. Tagad pastrādāsim mazliet uz plecu aizmugurēju daļu. Strādājam lēnām. Mugura ir taisni, stingri nofiksēta un strādā tikai plecu aizmugurēju daļa. Cenšamies maksimāli sasprindzināt ar savu spēku, jo svars, kā jūs zināt, nav īpaši liels. Un izpildam šo te kustību arī 60 reizes. Strādājam lēnām, nesteidzoties, fiksējot augšā nūju un laižot lejā. Jo lēnāk strādāsat, jo vairāk jums muskulis sasprinddzināsies. Kad esam izpildījuši šo te kustību 60 reizes, nūju nolaižam lejā un noliekam malā. Tālāk jau mēs pastrādāsim uz rokas aizmugurē daļu, uz tricepsu. Šo vingrinājumu var izpildīt turpat uz gultas malas, vai atrast kādu citu paaugstinājumu, krēslu vai solu, bet ērtāk, es domāju, būs uz gultas malas. Mēs gultas vietā izmantosim šīs te pašas step platformas. Rokas liekam plecu platumā uz gultas malas, atējam uz priekšu, taisnās kājās, iztaisnojamies un salieksimies rokās uz aizmuguri. Noliecamies lejā un iztaisnojamies augšā. Šeit mums ļoti svarīgi atkal elkoņus noturēt paralēli, neizvērst uz āru un strādājam, ceļamies uz augšu. Varbūt kādam šī kustība būs ļoti grūti izpildāma. Tad ir pieļaujams variants kājas saliekt šeit priekšā un no šāda stāvokļa izpildīt šo te kustību. Tad ir mazliet vieglāk, jo šis te smaguma centrs nav tik liels uz priekšu. Izpildām atkal lēnām, īpaši nesteidzamies uz savu. Šeit, protams, mums svars ir daudz lielāks, un tāpēc šī kustība rokā notiek sasprindzinājums pats par sevi. Kad šo kustību esam izpildījuši 60 reizes, tad mēs apsēžamies, esam apsēdušies un no šī paša stāvokļa mazliet pastiepsimies. Pastiepsim šīs te pašas muskuļu grupas, kuras bija iesaistītas šajā vingrinājumā. Sāksim ar bicepsu, roku vienu liekam priekšā, ar otru paņemam aiz delnas, pavelkam delnu uz leju un maksimāli iztaisnojam. Atkal nostiepjam priekšējo muskuļo daļu, noturam, atkal 15-20 sekundes, lai jūtam, kā muskulis ir nostiepies. Pēc tam samainām otru roku,
Un arī nostiepjam muskuli, noturam 15-20 sekundes. Mugura taisni un turam. Kad ir izpildīts šīs te 15-20 sekundes uz katru roku, saliecam tāpat roku aiz muguras un ar otru roku pavelkam uz aizmuguri, lai nostiepjas šis te muskulis. Jo šis muskulis mums strādāja pēdējais, tāpēc viņu vajag arī maksimāli nostiept. Kad esam noturējuši 15-20 sekundes, otru roku saliecam un pavelkam uz aizmuguri. Turam atkal 15-20 sekundes, maksimāli muskuli nostiepjam. Mugura taisna. Kad esam noturējuši 15-20 sekundes, tad pastiesim nedaudz plecu daļu. Roku priekšā taisni un ar otru roku piespiežam sev klāt, lai jūtam, ka šī te daļa visa nostiepjās. Noturam. Tad atkal 15-20 sekundes. Kad ir izpildīts šī te kustība 15-20 sekundes, samainam otru roku. Un atkal nostiepjam, maksimāli jūtam, ka vairāk nevar nostiept, noturam 15-20 sekundes. Kad esam noturējuši, pieceļamies augšā, rokas paceļam uz augšu un pastiepjam maksimāli uz augšu. Jūtam, vairāk nevaram pastiept, vairs ķermenis neatļauj, un tad varam noturēt droši šīs te 15-20 sekundes. Kad ir izpildītas 15-20 sekundes, laižam rokas priekšā un pastiepjamies uz priekšu. Stiepjamies, atkal maksimāli jūtam, šeit viss ir nostiepts, noturam 15-20 sekundes. Kad ir noturētas 15-20 sekundes, tad jau varam mazliet uzelpot, dziļi ievilkt elpu un izelpot. Un vēlreiz dziļi ievilksim elpu un izelposim. Atbrīvojam plecus, atbrīvojam rokas. Šīs bija vingrinājuma komplekss uz daži vingrinājumi uz rokām, konkrēti bicepsu, tricepsu un pleciem. Šo te pašu vingrinājumu kompleksu var izpildīt intensīvi vienu vingrinājumu aiz otra, pārējot no vienas kustības uz otru. Tad šis vingrinājums būs daudz efektīvāks un pirmkārt prasīs jums mazāk laika, bet noslogojums būs daudz lielāks. Un var arī šo te vingrinājumu izpildīt, kā mēs pildījām ar nelielām pauzītēm starp katru vingrinājumu. Paldies par uzmanību, visu labu!